Labvakar, labu nakti, bļaļ, ir pulkstens 2-3 no rīta, es nezinu vairs. Es nevaru fucking aizmigt jau kuro reizi. Fucking, es pateikšu godīgi, tā kā es teicu, ka man epizodes paliek labāks, nenozīmē, ka viņas ir pazudušas, es atzīšu, bļaļ, es visu, pa ko es domāju, tagad, bļaļ, ka vienalga, cik es mēģināšu, es jau esmu minējis vairākas reizes, kad es esmu filmējis video par šo tēmu runājot, es gandrīz vienmēr esmu to izdzēsis, bet, man ir problēma tāda, ka vienalga, jebkas, ko es daru, jebkādā veidā, kāds vienmēr būs labāks par mani, un tā nav baigi teorētiski pat par sevi problēma, bet visu savu mūžu man ir bijis tā, ka vienalga kas, pilnīgi vienalga kas, man nebija neviena lieta baigi, kurām es biju baigi labs, es nebiju labs mākslinieks, man izmet no mūzikas skolas, es neesmu baigi sportists, es neesmu stiprs, man pat nav baigi labs endurance, es neesmu gudrs, es neesmu tik kreatīvs kā citi, es neesmu mākslinieks, es neesmu baigi nekas, un visu laiku es atceros, ka es sevi vienkārši salīdzināju ar citiem cilvēkiem, vienalga, tie būtu draugi, klases biedri, fucking cilvēki, kurus es pirmo reizi mūžā satieku. Es zinu, ka neviens nav perfekts, es zinu, ka tas ir vienkārši fakts, ka tas tā vienkārši ir, bet man tas nereģistrējas galvā, ka vienmēr es zinu, ka man ir šitā vienalga, cik es mēģināšu, vienalga, bļaļ. Es nekad nebūšu apmierināts tik un tā. Es nezinu, kāpēc tas tā ir, un no visām lietām, ko es izvēlējos, kā uzņēmēja darbība, piemēram, tāds, ka man vienkārši bija zaibau gulēt uz fucking matrači zem sava galda. Man bija zaibau laist konservus ar maizi, man bija zaibau skatīties, kā citi pērk fucking karbonādes ar fucking franču karbonādes ar sulu, bļaļ. Pie savām pusdienām ģimnāzijā. Un es visu laiku domāju, kāpēc es nevaru tā, kāpēc es esmu, es nezinu, kā to izskaidrot. Kāda jēga no tā ir, bļaļ, Es zinu, ka katram ir savas problēmas, es zinu, ka es jau minu 3000 reizes, man sev pat ir jāatkārto, neviens nav perfekts, neviens nav. Bet es nesaprotu, no kurienes tas nāk, ka man ir tā vēlme visu laiku būt mēģināt būt vislabākais, un es nevaru fucking bieži vien aizmitot, ka es vienkārši domāju, tā kā es varu vienmēr kaut ko vairāk, es varu vienmēr labāk, man vienmēr vajadzēja kaut ko labāk izdarīt, man jau sen vajadzēja būt kaut kur citur, man sen jau bija jābūt tur, man bija sen jābūt šeit, Y, vai kā, bļaļ. Vienalga, kurā pusē skatīšos, kādam iet labāk par mani, jebkurā fucking vidē. Tas būtu vienalga, cik tas materiālistiski izklausās, bet uzņēmēja darbībā. Tas bieži vien pat nav pa pašu naudu bet vairāk kas pasaka, tā nauda ir mērvienība, kā cilvēks pasaka, cik viņiem tiešām ir prasmes kaut ko sasniegt, kādas problēmas viņi risina, kāda viņiem tā vērtība ir citiem cilvēkiem. Es bieži vien nejūtu to vērtību, es nejūtu to, kas tiešām cilvēkiem ar savām prasmēm, bet beigās palīdzas. Es vienkārši nezinu.
Es vienkārši nezinu, varbūt arī tas nāk pika no šodienas, ka es nevarēju baigi pastrādāt, cik efektīvi es vēlējos. Es neizdarīju tik daudz, cik es vēlējos. Pat ja dienās, kurās izdaru diezgan daudz, man liekas, ka tas ir diezgan produktīvi. Es beigās es domāju, un es nevaru aizmigt domājot vienkārši par to, ka, bļaļ, nu es varēju viku vairāk, nu es varēju šito, man nav bezgalīgi ilgs laiks uz šīs zemes virsmas, kāpēc es tērēju viņu lieki. Es vienkārši nesaprotu. Es neesmu unikāls ar šo problēmu. Es minu, ka lielākā daļa citu cilvēku šo izjūtu. Tāpat kā es, ja ne pat fucking ikdienā, bļaļ, bet, tas ir tā kā es nevaru vienkārši atslābt. Tas tā kā fucking galvas vīrus ir, bļaļ. Bet es taču zinu, ka kad es sasniedzu savu pirmo mērķi, kas bija mans tā kā reāli mērķis, pirmais. Ja es tā reāli domāju, tas ir pirmais mērķis manā dzīvē, kurš tiešām kaut ko varbūt man nozīmē. Es viņu sasniedzu sen jau. Tie bija tie 3000 mēnesī, lai es varētu vienkārši pats dzīvot, viens pats savā dzīvoklī, savs dators, savs brīvais laiks, manas izvēles, es daru, ko es fucking vēlos. Bet es sasniedzu to sen. Es neesmu apmierināts projām, un es nekad arī nebūšu. Tas, ka es vienmēr gribēšu kaut ko vairāk, es vienmēr gribēšu kaut ko vēl. Tas vienalga, cik klišēji tas izklausās par tāds rokas, ko tu reāli nevari aizpildīt. Vienalga, cik tu mēģināsi. Manam uzņēmumam kādreiz bija nozīme kaut kāda. Es upurēju tik daudz. Cilvēki nezin, cik es upurēju. Viņiem arī nezin tas, ka viņiem ir pohuj. Viņiem ir pohuj. Nevienam neinteresē, ko es upurēju. Nevienam fucking neinteresē. Un es bieži vien arī dabūju tādus tā kā komentus no cilvēkiem. Es negribu dot specifiskus fucking piemērus, bet ja ir gadījumā, ja es dodu iespēju kādam, draugam, paziņai, nezinu, uzņēmēju darbībā vai jebkur, tas ir tik virspusēji. Es nezinu, vai es vēlos pateicību no cilvēkiem, vai tas ir tiešām, ko man sirds vēlās. Un es to vienkārši negribu atzīt. Vai kaut kas cits tur ir problēma, bet, piemēram, kad es dodu cilvēkiem iespējas, nezinu, nopelnīt naudu vai kaut kādas prasmes izdarīt, vai kaut ko, kas tiešām viņi to neredz, bet no manas puses man ir tik daudz fucking striķīšu un detaļas jāsalauk tā, lai viņi pat dabūtu to iespēju. Un man vairāki gadījumi ir bijuši, ka viņi to iespēju vienkārši palaiž garām. Nevis tā, ka viņi pasaka nē, bet viņi pamēģina, tas nav man, es gribu kaut ko citu vai ko. Un es pat bieži vien nedabūju paldies no tā, ka tā kāda jēga tam bija, viņi neredz tā kā sajūta, ka viņi vienkārši nav pateicīgi. Bet es pats arī neesmu pateicīgs. Es esmu šeit uzņēmēju darbībā tikai un vienīgi tā, ka es nebiju pateicīgs par to, kas man bija. Jā, man bija jumts virs galvas, jā, man bija ēdiens uz galda, drēbes, bet es vienmēr gribēju vairāk. Es negribēju ēst tos varītos kartupeļus ar vislētākām desām, ko naudu varēja nopirkt. Nē, es negribēju humpeles drēbes vairs vilkāt visu laiku, kuros nāca ar caurumiem, ko vajadzēja šūt. Nē, es negribēju gulēt uz grīdas, uz joga matraču, uz kuru es svīdu un bija tik nērts mugurai zem sava fucking galda. Dušā, kur bija pelējums uz griestiem. Katli, kur bija tik saskrāpēti, ka katreiz, kad tu kaut ko vari, viņi pielīp pie tās pannas tā, ka tu nevari dabūt nost. Es to negribēju. Es gribēju kaut ko labāku. Es zināju, ka es varēju kaut ko labāku. Un
Varbūt arī man vecāki domā to pašu par mani, ka tas bija spļāviens sejā viņiem, ka es izdomāju darīt savas lietas un neturpināt to, ko viņi vēlējās man iet uz universitāti, mācīties par X, Y, bļaļ, es nezinu pat ko vairs, es esmu sen to aizmirsis. Es neatceros bērnībā, par ko es vēlējos kļūt, es tiešām neatceros vairs, es zinu, ka man bija kādreiz sapnis, bet tas jau sen ir fucking aprats. Man arī nav baigi ar pat fucking vienalga, cik tas debīli izklaus. Man tiešām, man nav tāda sajūta, ka pat ir viena auss uz šīs zemes, kas vēlās man izklausīt. Kādreiz bija, bet vairs nav. Un es pat nevarēju sasniegt lielāko daļu, ko es gribēju savam vectēvam pastāstīt par. Tas reāli tā padomā, visu, ko es reāli tā vēlējos, vienkārši kāds, kas man uzklausa bīku. Nevis tā kā kaut kas biku vairāk kā formalitātes, bet vienkārši ir sajūta tāda, ka man ir sajūta, ka es dzīvoju tā kā divas dzīves. Man ir tā ikdienas dzīve no manas puses, kur es strādāju, un ik pa laikam es arī dabūju tādus komentus, ka tev uzņēmumā iet labi, tu reāli saproti, ko tu dari, bļaļ, es neko fucking nezinu. Bet sajūta, ka es esmu vairāk pazudis nekā es biju sākumā, ja godīgi. Tas, ka tagad es uzsāku uzņēmumu, pat ja es neko nezināju no praksēm, kas reāli man kaut kādas labas sekas no tā bija. Man vismaz bija mērķis, kas bija tik tālu no cauruma, kurā es biju iesprūdis. Bet tagad es neesmu tajā caurumā. Es nezinu, ko fucking darīt. Es tērēju savu laiku katru dienu, lai būvētu uzņēmumu, par kurus pat neesmu pārliecināts, kas man dod kaut kādu nozīmi. Man tam vajadzētu dot nozīmi, tāpēc, ka es vēlos savus vecākus, lai viņi ir atvaļinājumā, lai viņiem nav jāstrādā, tas, ka viņi ienīst savus darbus arī, tāpat kā es ienīdu. Bet es saprotu, viņi to darīja vienkārši priekš ģimenes, pat ja tagad es biju bērns, es to baigi nenovērtēju, tāpēc, ka es vienkārši nesapratu. Es domāju, tāpēc, kam man ir uzlikt šī tik daudz spiediens. Es taisīju savai ģimenei, es darīšu es darīju tik fucking daudz savai ģimenei. Un es domāju, ka es neesmu novērtēts, un es tā padomāju, bļaļ, es esmu tik egocentrisks, tik fucking egotistisks, ka es pat nepamanu, ko citi cilvēki darīja priekš manis. Pat tās mazās lietas, pa kurām es nepadomāju. Kaut es varētu pateikt paldies. Un varbūt vienkārši tas ir tā kā full circle moments, ka es gribētu, lai kāds pasaka man paldies. Bet tas viss ir tas pats, ka beigās, nevienam neinteresē. Visiem ir pohuji, katram ir savas problēmas. Katrs ir savs pasaules centrs. Rītdien es aiziešu uz garāžu, Biku piestrādāšu pie viņas. Es ceru, ka es ar viņu varēšu sākt braukāt drīz. Es domāju uzņemt vēl vienu projektu mašīnu. Miata MX-5 NA. Es domāju viņu uztaisīt foršu. Ir tādi šaļi Night Ride poļi. Un viņiem bija sērija, kur viņi taisīja 4 Honda Civics. Un viņi uztaisīja Japāņu racing fits. Viņiem man ļoti patika. Un es domāju uztaisīt tādu priekš Miatas. Kā projektu būtu diezgan interesanti. Jā.
Es zinu, ka man ārsts teica, ka man vajag izdarīt smadzenes skaņu, noskanēt, pārbaudīt, vai nebija man insults, vai man gan jau bija pabiedēja, ka viņi to pateica, vai man nav smadzeņu augonis. Vai kas, es zinu, ka es bieži vien jokoju, ka man sajūta, ka man ir akmens galvā, bet varbūt tā sakritība ar īpaši, kas notiek pēdējā laikā, man bija par daudz pabiedē. Vienalga, cik es bieži vien domāju un, nezinu, izliekos. Vai dažreiz man tiešām arī tā ir, ka man, kas notiek, tas notiek. Man beigās ir bailes. Man vienmēr ir bijušas bailes, viņas nekad nav pazudušas. Kad es biju bērns, tagad, vienalga. Tas bailes vienkārši mainās. Bet vienalga, cik es domāju, ka tā dilema, ka es tik strauji lēkāju no emocijām un īpaši ar tas, ka man ir 20 gadi, kas atkarībā kam tu jautā, tas ir vecs vai jauns, vai uzņēmumu vidē, kur ir cilvēki, kas ir jaunāki par mani, kas pelna, vidēji cilvēki gada augu dienā pat. Tas man vienkārši liek apdomāt, un tas man liekas rops. Tas, kas es esmu un kā es vēlos būt, tas rops vienkārši nevis sašaurinās, bet viņš vienkārši izaug lielāks. Jo man vienkārši paceļās standarti. Es domāju, ka tie 3000 man kaut ko nozīmēs, bet uzreiz, kad es dabūju savu dzīvokli un tam līdzīgi, tas ir standarts. Tas tagad ir standarts. Un tas, man liekas, ir vienkārši kaut kas, pie kā varbūt vienkārši nevar pierast. Vienalga, cik tu mēģināsi, vienalga, es mēģinu būt pateicīgs par to, kas man ir, bet es pateikšu godīgi. Es neesmu pateicīgs, un es nezinu, kāpēc. Es zinu, ka man vajadzētu būt. Bet tāpat, kad es biju bērns, un tu, ka man visi cilvēki pa mani, jebkurā pusē, kur es skatos, no praktiskām prasmēm, kā matemātika, programmēšana, fucking skriešana, peldēšana, spēks, izturība, vienalga, kurā nozare. Kāds vienmēr ir labāks par mani. Vienmēr. Un es nezinu, no kurienes tā vēlme nāk. Un es šito vispār pilnīgi, es nevienam par šito nestāstu. Neviens nezina. Varbūt dažreiz es biju izsprūku kaut kādos tādos snarkīgi komentos vai ko. Bet īpaši brīdī, kā pēdējā laikā pēc man atgadījuma, sajūta, ka tā kā es nezinu pat kā to izskaidro, bet man ir grūtāk nostumt, ko es patiesībā domāju. Arī tas, ka man lielākā daļa no manas mūža man vienmēr vienkārši teica aizver muti un dari, ko es saku, vai arī esi pateicīgs par to, kas tev ir, bet es nebiju pateicīgs. Es negribēju aizver muti, es gribēju kaut ko pateikt. Un tā, kad es vēlos būt pateicīgs par kaut ko, es pateikšu godīgi, es vienkārši neesmu. Vienalga, cik es vēlētos par to, es mēģināju sev piespiest, izbaudīt kaut ko un būt, esi pateicīgs, ka tu esi dzīvs, ka tev 2 kājas, 2 rokas, acis, smarža un ausis, bet nihuja, es mēģinu, bet es nejūtu to. Un es nezinu, kāpēc. Varbūt tas ir vienkārši dēļ tā, ka es pēdējos 2 gadus vienkārši, kas neizklausās baigi daudz, bet es vienkārši grindoju non-stopā, vienkārši gaidīju. Man bija tik daudz vienkārši tā kā failure, man vienkārši bija tik daudz kļūdas, ko es izdarīju, kas ir, protams, normāli, cilvēks mācās, bet
es joprojām jūtos, ka es neko nezinu. Es joprojām jūtos, ka es neko neesmu sasniedzis. Pat ja man citi cilvēki pasaka to, ka es esmu XY sasniedzis, ka es esmu, bet tu pelni šitik daudz, tu strādā no mājām, tu dari šito, tu dari to. Un tas man bieži vien liek pārdomāt visu šito uzņēmēju darbību. Vai es vēlos to turpināt? Vai es esmu vienkārši aizmirsis, ka ir parasta dzīve? Tas, kas pateikšu godīgi, tad, kad es strādāju parastus darbus, bļaļ, es ienīdu savu dzīvi ļoti. Es ienīdu savus darbiniekus. Es pateikšu godīgi, ka bija man kauns to teikt, ja es lielāko daļu klases biedrus, es neteiktu, ka viņus ienīdu, bet man viņi baigi nepatika, un es esmu tagad pat aizmirsis viņu vārdus daudziem viņiem. Visus uzvārdus es dažus atceros, bet tā ir vienkārši kauns par to, tāpēc, ka man sajūta, ka es esmu tā kā visegotistiskākais cilvēks uz šīs zemes. Tikai es eksistēju savā vidē. Visas emocijas, visas domas, visas lietas, kas notiek manā pasaulē, tiek organizētas kaut kādā veidā caur mani, lai kaut kādā veidā tas benefitot mani. Es neteiktu, ka es baigi. Tas tā kā es nedaru labumu citam, retā gadījumā, kad es to izdaru. Es to baigi, man nav sajūta, ka es to daru dēļ tā, ka tas ir pareizais, ko darīt, vai jāizdara, tāpēc, ka citiem vajag palīdzēt. Es to daru dēļ tā, ka es varbūt cerams, varbūt iespējams jutīšos bika labāk par sevi vēlāk. Tas apmēram arī viss. Un es nezinu, kāpēc tā ir. Es nezinu, vai es visu savu mūžu tā esmu, tikai tagad es to pamanu. Es negribu teikt, ka es esmu kaut kāds fucking psihopāts, ka es nejūtu emocijas. Protams, es jūtu emocijas. Bet es mēģinu izjust to empātiju biku vairāk. Es mēģinu izjust to cilvēku saprašanu, saprast citus cilvēkus. Es atceros, kad es biju tik dziļi tajā manā uzņēmumā, ka es biju, kā saka, emocionāli nepieņēmams, ja. Man bija, es baigi negribu iet detaļas, bet man bija ļoti sarežģītas sarunas ar dažiem cilvēkiem, draugiem. Tas bija labu laiku atpakaļ, jā. Un tur bija tiešām smagas sarunas. Un es pateikšu godīgi. Es izlikos, ka es izjūtu līdzjūtību. Tos, ka es nesapratu. Es sapratu teorētiski, bet es nesapratu emocionāli. Un tur tas kauns ir, ka es nejūtu neko baigi. Pat jau uz virsmas izskatās, ka es izjūtu līdzjūtību un es mēģinu saprast un tam līdzīgi, bet tajā brīdī es neko fucking nejūtu un es nezinu, kāpēc. Varbūt es te tā, ka esmu tik atslēdz savu to emocijas daļu no tās puses, ka es vienkārši nevarēju to procesēt, vai arī, ka es esmu daļa uzņēmuma, kur tiešām dažreiz ir grūti, kur visa tava dzīve operējas starp inputiem un outputiem. Katru dienu, ko tu vajag izdarīt, un katru dienu, ko tu neizdari, kaut ko tu zūz no nākotnes. Tev vajag sevi emocionāli atdalīt no tā procesa. Bet cilvēki, vismaz es neesmu, es nezinu, vai cilvēki to var izdarīt, vai tikai es, bet es nevaru sevi atdalīt tikai no vienas daļas. Ja es atdalu no visa. Un to daļu es nesaprotu. Un ironiskais no visa šitā ir tas, ka es vienalga, cik es bieži vien, es jau no bērnības nesapratu cilvēkus. Es biju diezgan antisociāls. Es lasu grāmatas, kā apieties ar cilvēkiem, kā saprast viņa emocijas, kā tam līdzīgi. Un tas man liek vienkārši domāt un vairāk, ka bļēdi, es varbūt nesaprotu cilvēku. Es nesaprotu sevi, es nesaprotu emocijas.
Un varbūt tagad ir vienkārši sekas no tā, ka es 2 gadus pilnīgi visu atstūmu, praktiski cik vien emocionāli es varēju. Un, protams, kaut kādā brīdī tas fucking pārsprāgs. Es neesmu vienīgais ar šitām problēmām, visticamākais. Katram ir savs. Bet tas, ka es nekad nejūtīšos, ka es būšu kaut ko sasniedzis, ka es būšu kaut ko tiešām. Ka tā vērtība nāk no kurienes biku vairāk kā tas, ko es varu izdarīt citiem cilvēkiem un palīdzēt. Es nezinu, vai es jebkad sasniegšu to. Es nezinu. Es vienkārši nezinu, man ir no tā bail. Bet nu labi, man pēdas salst. Jāiet atpakaļ mēģināt aizmigt.